Visiem laba diena! Šoreiz nebūs upe, nebūs ezers. Šoreiz būs tāds smuks dīķis. Tur jau cilvēki jau sēž. Tagad ir 1:00 pa dienu. Lūk, mēs kā vienmēr sastāvs mums nemainās kopā ar Alekseju. Ko mēs šodien? Mērķis karpa, maksas dīķī. Īsti pēc barības būs mums salmo fīderis, jo mēs makšķerēsim karpus ar fīderi. Un vienkārši tā, lai pataisītu tumšāku, vienkārši paņemsim melno breksi. Un visam klāt piejauksim ļoti aromātisku šitādu karpiks sauso pulverīti. Jā, un bišķiņ iedosim krāsainos cepumiņus, tā lai arī ir kaut kāds bišķintais visam krāšņums. Protams, mums arī vēl būs kukurūza. Lūk, un vispārējais makšķerēšana principā notiks. Mēs jau te esam bijuši pirms nedēļas. Mēs jau zinām pēc nostāstiem pašu saimnieku to, ka karpas neķerās. Tā informācija ir viņiem nepareiza, jo, ja ir pareizā pieeja tam visam, tad arī ir karpas. Un pats smieklīgākais ir to, ka karpas ķerās uz moteli. Es nekad nebiju domājis, ka es makšķerēšu karpas kādreiz uz moteli, bet tas tā ir. Šodien mums jau ir plus 18 laukā. Tā ka principā ir sākusies, vasara laika gluži ne, bet pavasaris noteikti ir iestājies. Distance makšķerēšanas mums nebūs liela, makšķerīts būs vēlāk parādīšu. Viss principā tas pats, kas fīderī. Pastāstīšu, ko, kas un kā notiks. Feeder Concept turnaments, vēl pirmā parauga, kas kalpo jau kaut kādus 3 vai 4 gadus, un nekādu problēmu es neredzu. Lūk tā, kas mums pēc sistēmas? Parasta sistēma, barotava 50 grami, inline sistēma, ja. Galā mums ir feedergams, un feedergams ir uztaisīts nedaudz garāks, tā lai ir tā amortizācija bišķiņ vairāk. Pavadiņus mēs izmantosim šodien šitāda tipa, arī Feeder Concept. Lūk tā, aukla būs 16 un āķa numurs 8. Domāju, ka šis varētu būt paliels, jo iepriekšējais makšķerējām ar krietni mazākiem āķīšiem un krietni tievākām auklām. Bet šodien mums ir silts, pamēģināsim sākumā šādi. Kaut kas pamainīsies, obligāti parādīšu, pastāstīšu. Pagaidām baudam pavasari. Līdās bišķiņ vēl iebarosim un tad sāksim. Cerēsim, ka šodien arī karpiņi pienāks. Lūk, 10 minūtes pasēdējām, pāris barotaviņas iemetām ar barību un pirmā karpiņa ir klāt. Protams, pirmā jūs redzējāt raudiņu. Aleksejs makšķerē ar Silver Water 330, 60 gramu tests. Man arī ir kaut kāda mikrocopīta bija, bet man ir noteikti kaut kāda raudiņa. Bet mēs gaidām tagad. Nav viss tik vienkārši, nav liela. Tajā pat pašā brīdī viņa nepadodās. Pavadiņas mums ir tievas. Man pagaidām nav tieva. Te mums ir 0,1. Kāda mazulīta spoguļa karpiņa. Maza.
No. Smukums. Neaprakstāms. Spēcīgi zīltiņi. Nu, es arī kaut ko noķēru. Augus maziņš ir. Varbūt nemazām ir tik maziņš. Bet maziņā. Pavisam mazulīt. Nu, skaistums neaprakstāms. Nu, turpinam makšķerēt. Nepagāja ilgs brīdis pēc iemetiena. Un mēs jau kopā abi jau velkam nākošās zivis. Izmērs, protams, nu maziņš, priekš karpiņas maz. Gribētos tomēr kaut ko nopietnāk noķert. Tā, uztveramais tīkliņš ir tam. Nu, lai tās parādīs. Tā. Lūk, šitā maziņā karpiņa. Nu, ko, turpinām copi. Aleksē bišķiņ lielāk ir. Arī maziņa, spoguļa karpiņa. Bet, nu, pavasaris, ko vairāk vajag? Visam savs laiks. Turpinam copi. Jā, viens mazs ieteikumiņš. Ja mēs makšķerējam tomēr uz feedera karpas, bez baitrānas polas un makšķerējam ar klipsu, tieši tad, kad mēs iemetam, papietinam vismaz 2 reizes un atbrīvojam bremzi. Jā, tā, lai tad, kad ir karpētais pirmais skrējiens, viņas parasti ir pirmais ir copi tā, ka tev makšķeri lido iekšā. Un tā, lai tu paspēj vismaz kaut kādu amortizāciju iegūt no tā visa. Jo savādākā gadījumā viņi vienkārši tev iztīs un noraus uz klipsas. Un tad zaudēs visu. Gan zivi, gan liela daļa auklas. Tas arī nebūtu forši, ka tā aukla kaut kur viņai tad tītos līdzi. Lūk tā. Tāpēc, lūk arī copīt kaut kām. Un ir zivtiņa galā. Atkal nav liela, bet šoreiz ir uz kukurūzu. Lūk, šitāds pluss ir mīkstajam feederītam. Tad viņš liekties liecās. Katrs rāviens zivs, viņam ir pilnīgi, viņam nekas nenotiek. Un zivī arī īstenībā nav baigā iespēja tā apraut tavu tievu auklu. Tagad es saku, es uzliku 008, jā, 14 āķī. Nu, un es varu mierīgi makšķerēt, jā, es zinu, ka šitā makšķeri atstrādā katru rāvienu. Nenotiek nekāds noraušanās. Tāpēc es arī izmantoju šo makšķeri arī parasti uz brekšiem. Tīpaši tad, kad var makšķerēt. Nu, šī laika mūsu pagaidām šodienas lielākā. Jau izmēriņš bišķi labāks ir. Šoreiz paņēmu uz kukurūzu un vienu balto. Tā kā turpinam copēt. Nu, lūk, tomēr, ko nozīmē 008 pavada mazais āģīts. Tiklīdz es tikko nomainīju un gluži nepagāja, es nezinu, dažas minūtes un es jau otro ķeru. Uzreiz arī izmērs palika labāks.
Neteiksim, ka ļoti izmērs pamainījās, bet tagad noteikti karpinieki tie, kas skatās. Es saku, mēs neesam karpinieki. Un, protams, mums nav te piķīts, tā kā karpiniekiem ir. Bet mēs ķeram, mēs priecājamies. Un tomēr redz, nevienmēr uz karpām vajag ņemt tur 0,2 vai 0,5 pavadas. Kā citi to dara, kaut kāds lielais megāķis un vispārējais. Lūk tā, turpinam copi. Nu re, mums izmērs augu nav. Tomēr tievais āķis un pavadas daudz pamaina. Šis jau nabadzīgs kaut kur ir pa sānu dabūjis. Ukti, paskatīs, kāda cope. Nu, man te kaut kāds skrējēji. Un vajag iet uz sānu. Tāds sajūta, ka viņi būtu vispār aizcimerēti. Viņi vienkārši kaut kur skrien. Nā. Tā nebūs liela. Bet varu pateikt, ka šī ir ļoti patīkama vilkšanas ziņā. Nē, normāli. Uz spoguļu karpa. Ui, ko viņa dara? Nu, forsēt es baigi arī nevaru, tomēr saprotat paši. Kā jau teicu, izmērs mums saka, palikt uzreiz arī labāk. Ne tikai sāk ņemt, saturēt. Nu, patīk šī tāda sopa? Ja jums patīk, tad noteikti laikojam, nospiežam laiku un piesekojam kanālam, jo mēs drīzumā sāksim ķert ļoti daudz brekšus. Un tad jau redzēsim lielas labas lomas. Turpinām copu. Tuņu, ko savu? Kārtējā karpiņa. Cik tas smieklīgi arī neizklausītās, bet tomēr tievās pavads strādā. Pašam tas galvā kaut kā neliekās kopā, jo kā tas var būt, ja tīpaši labi es saprastu, ka kaut kādā savvaļā to vēl varētu tas ietekmēt. Bet, lai tu atbrauktu uz maksas dīķi, kur tu zini, ka tur karpi ir daudz viņai un viss pārējais, nu, un lai šitā notiktu, tas ir ļoti tāds nesaprotams moments. Bet tā tas notiek. Šoreiz vispār maziņa. Zivtiņas mums ķerās katrā metienā. Tagad jau kaut kāds katras 3-5 minūtes un ir zivtiņa. Kolēģis uzlika sev otro makšķeri, tā lai dzīvē ir vēl jautrāk. Es otru makšķeri nelikšu, jo es esmu vienreiz jau pamēģināju, kā tas ir ar 2 makšķeriem. Nu, pateikšu, ir ļoti grūti. Kad tu vienu velc un otrai ir jāskrien pakaļ, beigās sanāk nevis cope. Un nekautrējies, rauj iekšā. Nu, kāds mums skaists laiks palika. Vējš pazuda. Prot arī saulīt bišķiņ. To pareiz mākoņiem noslēpās. Bet, nu, vispār ideāli. Kopā mums jau ir 3 makšķeris. Vienu mēs izlikām uz eksperimentu. Vienkārši mest bez klipses, bez nekā kaut kur tālu projām. Bet
diemžēl viņi neko mums arī tā arī nedod. Labākā ēsme tik un tā paliek motils. Motils viens baltais, jeb 2 baltie. Ik pa laikam izskrien kaut kāds rauds. Bet tas tā. Bez tā arī nekur nevar. Nāca uz krastu, vispār nepretojās. Pienāca tuvāk, sāk ārdīties. Nu, smuka maza karpiņa. Man arī ir kaut kas drebina. Bet, katrā gadījumā es domāju, ka tā nav karpa. Jo, ja karpa ir, tad copa uzreiz redzās. Nu ko, mūsu copa jau iet uz beigām. Tad tās parādīsim rezultātu, kas mums ir sanācis. Tas, nu, godīgi sakot, arī nav nemazām tik maz, knapu var izcelt. Ieraksts viss būs no savādāk ieraksts, jo tikko man mikrofonam nosēdās baterija, un bišķiņ būs savādāk skaņa. Nu, paskatieties kādas smukas karpiņas. Rezultāts nav slikts. 4 stundas, protams, viņš varēja būt labāks, bet atbrauca mums saimnieki dīķi. Savāca viņi kaut kāds savdaudzes dažas zivtiņas. Mums ir otrās lieldienas kā nekā vēl. Cilvēki atpūšās. Nu tā. Pamakšķerējām ļoti forši. Laika apstākļi mums tagad ir vienkārši bezvējš un silts. Plus 17. Kaut tā. Atlaidīsim zivtiņas. Lai dzīvo tālāk. Ja kādam patīk šāda copa, spiežam like, piesakojam kanālam, jo pēc nedēļas mēs jau būsim brekšcopē. Ir informācija ienākusi, ka kaut kur jau ķerās diezgan labi. Pat lieli. Visiem nesakas.